Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa.lv. Klausies raidījumu Sieviete pārmaiņu laikmetā, izaicinājumi un iespējas. Labdien! Mani sauc Lauma Lūza Kreitsberga, esmu žurnāliste un pārstāvu žurnālu Ieva. Mana šodienas viešņa ir Gitāna Dāvidsone, organizācija psiholoģe un uzņēmuma Oda vadītāja. Mūsu šodienas tēma ir laiks mainīt darbu. Vai tiešām? Ļoti intriģējošs jautājums. Jā. Pirms daudziem gadiem bija doma, ka ir ik pa 7 gadiem jāmaina darba vieta. Tas tāds bija populārs uzskats, kuru mēs tā kā ievērojām. Bet šodien, ņemot vērā, ka dzīvojam arvien straujākā pasaulē, visapkārt viss tik strauji mainās, mums varbūt tavuprāt arī darbu vajadzētu biežāk mainīt. Jā, tas jautājums tiešām, vai mainīt darbu ir ļoti vietā. Un es uzreiz gribu teikt, ka droši vien nekoncentrēsimies uz gadu precīzi skaitli, vai tie būtu 5 vai 7 gadi, bet es gribētu parunāt par principiem, no kuriem vadīties, vai patiešām mainīt vai nemainīt darbu. Un es gribētu sākt ar to, ka, kā vienas grāmatas, manuprāt, zīmola grāmatas nosaukums cilvēks nav vientuļa sala, kas nozīmē, ka arī tādā darba izvēlē un arī darba maiņas izvēlē ir jāvadās gan no sevis, bet, tā kā mēs neesam vientuļas salas, tad mēs nevaram vadīties tikai no sevis. Un tie ārēji aspekti, par ko domāt, ir darbs, ko tu dari. Piemēram, tu dari šobrīd, un tad tu vai nedomā, vai es esmu savā īstajā vietā, vai man patīk, vai man labi maksā, un ja nē, vai ne, tad arī gribu mainīt. Bet tas otrs aspekts, kas ir arī ārējais aspekts, ir iedarība organizācijā vai uzņēmumā vai darba vietā, kurā tu strādā. Jo arī tās situācijas nav retas, kad darbs cilvēkiem ļoti labi patīk, bet mainās vadība vai mainās tiešais vadītājs vai kāds no kolēģiem, un tad ir tā sajūta, ka man jau patiktu, bet ja vien nebūtu tas priekšnieks vai tā priekšniece. Ja? Un tas arī ir situācijas, kurās tiešām par to darbu maiņu domāt. Labi, mēs pie tā vēl atgriezīsimies, bet tagad mūsdienās nav noslēpums. Jaunieši, kas ir mileniāļi un Z paudze, viņi nespēja noturēties darbā ilgāk par 2 gadiem, atšķirībā no vecākās paudzes, kas strādāja pat 20 gadus. Tā ir. Jā. Ir tādas tendences novērotas. Jā, tendences patiešām tādas ir, un te es gribētu teikt atkal, ka droši vien patiesība ir kaut kur pa vidu, ka gados vecāki cilvēki, kuri turas pie darba vietas, un varbūt arī pat tas darbs viņiem jau nepatīk, bet tieši ar to domu, bet kā tad es mainīšu, kā tas izskatīsies, vai es vispār atradīšu jaunu darbu, un galu galā varbūt mani vecāki vai man arī citi draugi radi, strādā ilgstoši, kā tad es tagad mainīšu, tad tiešām tie varētu paskatīties, vai ne, cik viegli patiesībā to dara jaunieši, un savukārt, dažkārt jauniešu gadījumā, jā, atkal, vai ne, vai tiešām, tā biežā darba maiņa, kad kaut kas man neiepatīks, un es uzreiz paceļu cepuru un dodavos projām, tā ir atkal varbūt tāda otra galējība, jo droši vien tādas absolūti ideālas darba vietas, ja vien tu neesi uzņēmējs un pats to darba vietu neizveido, tāds ideāls darba vietas nav ar kaut kādiem apstākļiem, kas mums varbūt netik ļoti patīk, ir arī jāsmierinās un jāmācās sadzīvot vai salāgot. Bet ir noteikti kaut kāds zelta vidusceļš. Kad ir par ilgu un kad ir pa maz, kā jums liekas? Jā, es teiktu, ka tiešām atgriežoties pie tā, ar ko es sāku, ka darba izvēle ir vismaz tiešām šo 3 faktoru kopums.
Un viens ir darbs, kas man patīk. Un es noteikti to lieku kā priekšplānā, ka ir jādara darbs, kas mums patīk, ja, kas mums sagādā prieku, ka mēs ejam, bet šajā nozīmē ejam uz darbu, nedomājot tieši konkrētu organizāciju, bet jā, ka vai ne apsēžoties pie savu darbu galda vai aizejot darba vietā, ka mums gribas darīt to, kas mums ikdienā ir darāms. Un tas ir viens aspekts. Un tajā brīdī, kad iezogās šaubu ēna vai mainās tā sajūta, ka patiešām, ka viss darbs vairāk nepatīk. Jā, nepatīk. Ir garlaicīgi vai ir jau iestājies vispār vai ne, tāds panīkums un rutīna absolūtā, tie noteikti ir signāli, kad ir vērts domāt. Bet tad ir otrs aspekts, ir tiešām šīs attiecības darba vietā, jo dažkārt darbs varbūt ļoti patīk, bet tā apkārtējā vide, tie cilvēki, ar kuriem tu esi kopā, rada to arī nepatīkamo sajūtu. Un tad ir ļoti svarīgi arī saprast, vai ne, kas tam man patiešām nepatīk, vai man nepatīk pats darbs, un varbūt tā neapmierinātība, tad es pat esmu sliktā noskaņojumā un neveidojās attiecības, un tāpēc arī attiecības ir toksisks, veidojās ar kolēģiem, vai tomēr darbs man patīk, bet tad tie cilvēki, tā komanda, kas ir man apkārt. Un visbeidzot, trešais faktors, īpaši, ja tie uzņēmumi, organizācijas ir lielāks, tad tāda kopējā organizācijas kultūra kā tāda, vai tas, kas notiek organizācijā, arī var būt, ka man varbūt nepatīk tā, jā, darbs man patīk, bet man nepatīk varbūt tā birokrātija, kas tur valda, vai man nepatīk tas, ka mēs uz vietas šeit, piemēram, neko nevaram noteikt, ka visu būtiskos lēmumus izlēmj varbūt vai nekādā citā valstī vai saucamajā headquarterī, vadošajā birojā. Arī šie apstākļi ir jāņem vērā, jo tā darba izvēle patiešām ir tāds šo te dažādu gan attiecību, gan darba satura, gan emocionālās vides un vēl dažādu faktoru kopums. Un tad, kad piezogās tā šaubu ēna, ja, vai mainīt vai nē, tad ir jāpadomā, vai ne, kas man tiešām nepatīk. Un gal galā, vai ne, bieži vien arī cilvēki maina algas dēļ. Varbūt man patīk, vai ne, viss šis te komplekts, bet atlīdzība, ko es varu saņemt šeit vai saņemt citā vietā, ir atšķirīga, un es mainu tur, kur man labāk maksā, kas arī ir. Es pat izlasīju, ka ir pētījumi pasaulē, ja tu nemaini darbu, tad tu saņem pa 50% mazāk nekā, ja tu regulāri mainītu. Respektīvi, pārējot jaunā darbietā, tu visu laiku saņem augstāku algu. Jā, noteikti tā tas ir. To es varu teikt no savas pieredzes tieši atlasē, ka neapšaubām viens no faktoriem, tad, kad notiek šī cilvēku pārvilināšana, vai kā mēs sacām, galvas medības, tad nevienmēr, es negribu teikt, ka tas vienmēr ir izšķirošais faktors, bet brīdī, kad šie augsta raudzes speciālisti vai vadītāji saka, jā, es esmu gatavs vai gatava mainīt darbu, viņi arī vēlās saņemt arī lielāku atlīdzību. Līdz ar to tie cilvēki, kur patiešām vai ne, šādā veidā biežāk maina darbu, tā var būt, ka viņi iespējas saņemt atlīdzību ir, brīdī mainot, ka viņi maina darbu ir lielāks. Tā tas varētu būt. Bet ir vēl viens aspekts, ko es gribētu teikt, un atgriežoties pie tā, ko tu minēji par vecākiem un jaunākiem cilvēkiem. Ir tāds future of jobs nākotnes, darba nākotne, darba nākotne pētījums, kur šobrīd atkal jaunākās tendences no 2025. līdz 30. gadam saka, ka patiesībā nākamo 5 gadu laikā ap 60% organizāciju mainīsies, un arī ļoti liela darba daļa mainīsies. Ja domājam par, katriem 100 amatiem, tad 59 no viņiem būs izmaiņas. Tas ir ļoti liels cipars. Un tad mēs varam domāt, vai nekādas izmaiņas. Skaidrs, ka vislielākās izmaiņas saistītas ar dažādu tehnoloģiju ienākšanu, mākslīgais intelekts un tam līdzīgi, bet atgriežoties pie tā, kā tas varētu ietekmēt katru mūsu, tad mainīsies arī tas, ko mēs darām. Varbūt pat nemainot darbu,
bet mainās darba vietu, bet mainās darba saturs, mainās darba arī apstākļi, darba vide. Līdz ar to es teiktu, ka domājot par darba maiņu, patiesībā nākotnē varbūt tas nenozīmē tikai tiešām fiziski mainīt organizāciju, bet tas nozīmē strādāt tajā pašā darba vietā, bet darīt ļoti atšķirīgu darbu. Bet par to runāja jau arvien biežāk un biežāk, ka nevajag mainīt mūsdienās darba vietu, jo tā pasaule tā ap mums mainās, ka mēs varam sēdēt uz vietas un mums visu laiku priekšā ir jauni un jauni izaicinājumi. Tā arī ir, vai ne? Un ieguvēji noteikti ir tie, kuri pirmkārt to saprot un saprot, ka tie ir apstākļi, ar kuriem nav vērts cīnīties, un varbūt, piemēram, bēgt, es pat gribētu teikt tā, bēgt uz citām darba vietām, cerot, ka, es varbūt tādu triviālu piemēru minēšu, ka ja es esmu grāmatvedis un esmu pieradis strādāt ar Excel, tad meklēt darba vietas, kurās joprojām es varu strādāt ar Excel, tā vietā, lai apgūtu kādu citu grāmatvedības programmu. Un tā, šajā ziņā ir darba maiņa, bet tā ir bēgšana no novitātēm, no jaunumiem. Un otrādi, vai ne, tā teikt, tiešām mācīties, apgūt, pieņemt to, ka arī manā darbā manā amatā ienāk izmaiņas, un attīstīt sevī šīs spējas tiešām pielāgoties, būt elastīgam, būt tas, ko sauc par tādu drošumu spēju, tās ir tās svarīgākās prasmes. Un tās var attīstīt tikai tad, ja patiešām mēs ļaujamies tām izmaiņām, kas arī ienāk iespējams mūsu pašreizējā darbā. Cilvēkiem darbs ir apnicis, bet kāpēc viņš nespēr soli uz priekšu? Kāpēc? Jā, to vislabāk būtu jautāt, vai ne tiešām tiem cilvēkiem, kas to nedara. Atbildes, ko es esmu dzirdējusi, ir, tas ir bailes, tas ir milzīgas bailes, vai es atradīšu jaunu darbu, vai manā vecumā, lai kāds arī šis vecums būtu, vai mani ņems, vai tad, protams, tās ir arī bailes no nenoteiktības, vai kolektīvs, vai vadītājs būs tikpat labi, piemēram, kā tas ir esošajā vietā. Šie ir tie, vai ne, tipiskie jautājumi. Vai es tikšu galā ar šo darbu? Bet, pamatā tiešām, vai ne, tās ir bailes no jaunā, no nenoteiktības, bailes zaudēt ierasto drošību, bet ja tā drošība nav vienmēr patīkama, bet tas ir tas, ka labāk zināma nelaime nekā nezināma laime. Tas ir tas, kas cilvēks ļoti attur. Un šajā ziņā es patiešām teiktu, ka jaunās paaudzes ir malači. Varbūt mums vecākām paaudzēm nepatīk, ja šī biežā darba maiņa, bet tā trenē viņus, trenē šo spēju nebaidīties, iet, riskēt, atstāt vienu vietu, doties nākamajā, pārvarot šo būtībā vai ne baiļu sajūtu, ka es nezinu, kā man būs. Un patiesībā es patiešām arī tiem cilvēkiem, kuri ilgstoši ir strādājuši vienā vietā, es teiktu, ka patiešām viņiem būtu veselīgi mēģināt spērt šo soli kaut kur citur, iegūstot arī testējot savu šo pārliecību, ka citur arī ir labas darba vietas, vai citur varbūt nestrādājot, es ieraugu, ka patiesībā savu darbu es varu darīt labāk, citādāk, ka arī attiecības ar kolēģiem ir iespējams veidot citādāk, kā varbūt esošajā darba vietā, ko mēs neuzzinām, ja mēs to nepamēģinām. Es pati no savas pieredzes varu teikt, ka es vienā darba vietā strādāju 18 gadus, un tad mainīju darbu. Kā tas bija? Un pieauga adrenalīns, bet jāatzīst, pieauga arī enerģija. Vairs nebija garlaicīgi. It kā pat amats nemainījās īsti, bet citi cilvēki, citi kolēģi, citādākas sapulces, tas viss it kā satrauc, es teiktu tā, mazliet satracina tevi.
Tas ir noderīgi, vai ne? Pilnīgi noteikti, ja tāda, tieši tā sapurināšanās un vienlaiks, un tas noteikti deva arī tādu pārliecību, ka redz, kā, vai ne, es to varu, un arī tās emocijas, pozitīvās sajūtas, kas radās, vai ne, nomainot vidi, nomainot cilvēkus, viņas jau ir ļoti iedrošinošas arī citām situācijām, vai ne, pat varbūt arī nevienmēr darba situācijām, bet saprast, ka ir droši mēģināt darīt kaut ko citu, arī ir droši mēģināt arī attīstīt jaunu hobiju, vai droši mēģināt doties ceļojumā citādā veidā vai uz citu vietu nekā ierasts. Ja, tā kā to var arī paplašināt arī uz pilnīgi citām dzīves jomām. Bet es domāju, ne tikai es, bet arī tu esi novērojusi, ka tomēr cilvēki baidās tāpēc, ka apkārtējie jau ir vīlušies. Viņi jau ir pieredzējuši vilšanos, mainot darba vietu, nespēja vairs atrast jaunu darbu. Jā, šeit tad man atkal gribas teikt, ka tajā brīdī, ja mēs patiešām jau ir iezgusies šī doma par darba maiņu, tad ir jāiet uz priekšu. Tad runājam ar cilvēkiem, kur šo soli ir spēruši un kur ir par to apmierināti. Ja? Tas, ko, es domāju, mēs citās kontekstos arī sakām un esam dzirdējuši, ka pulcē ap sevi cilvēks, no kuriem tu vari iedvesmoties. Ja? Tātad šajā brīdī, ja šī doma ir piesgusimies, tad nevis klausamies tos varbūt nelaimīgos vai neapmierinātos, kurš saka, nē, es riskēju un tas bija neveiksmīgi, bet runājam ar tiem cilvēkiem, kas saka, jā, man izdevās un ko es no šiem cilvēkiem varu mācīties, ko viņi darīja, kāpēc viņiem izdevās. Ja? Tā kā es tomēr gribētu iedrošināt, nesamierināties ar to, bet spērt to soli, jo tā vilšanās, rutīnas, tā sēkla, viņa dīkst un viņa aug lielumā, ja mēs nodarām kaitējumu paši sev, savai labbūtībai, labsajūtai, un mēs kļūstam arī kaut kādā brīdī toksiski apkārtējiem. Līdz ar to, tas nekādā veidā nav veselīgi ne mums, ne citiem. Mēs katra zinām piemērs, kur sieviete strādā vienā darba vietā 20 gadus un zinām sievieti, kura darba maina ik pēc gada. Kurai no šīm darbiniecēm tu kā potenciālā darba devēja uzticētos vairāk? Un kuru kā organizācijas psiholoģi gribētu izjautāt vairāk? Jā, man tiešām smaids un smiekli mazliet rodās, jo skaidrs, ka tā ļoti primāri un stereotipiski vairāk jautājumu, protams, radīsies tai, kur maina darbu katru gadu. Vienlaikus, es teiktu, un tie, kas nodarbojas ar darbinieku atlasi, aizvien vairāk pamana un praktizē, ka aiz katra tā stāsta, gan tiem daudziem gadiem, gan tās regulārās gadu darba maiņas, ir kaut kāds dzīves stāsts, un to stāstu ir svarīgi saprast, jo, pieņemot vienkārši stereotipiski, ka tā viena, kura katru gadu maina ir svilpasta, ja, un viņi nezin, ko grib, jā, varbūt tas tā patiešām ir, bet nerunājot, neizzinot, mums nav iespēja par to stāstu uzzināt un saprast, un tāpat arī vai ne tajā ilgajā stāstā, kāpēc tā ir, jo vienā gadījumā tās varbūt patiešām jau mūsu pārrunātās bailes no pārmaiņām, bet citā gadījumā tā varbūt patiešām, ka cilvēks ir savā vietā, dara darbu, kas patīk, ar cilvēkiem, kur jūtās labi un ir radušies apstākļi, kāpēc tieši šobrīd un šajā brīdī tomēr tā darba maiņa notiek. Dažkārt pat viņi arī var notikt ne paši cilvēku vēlams dēļ, bet tiešām mainās vadība, mainās īpašnieki vai uzņēmums tiek slēgts vai tam līdzīgi. Tā kā vienmēr es aicinu patiešām iedziļināties cilvēku stāstā, jo CV kā papīrs, CV kā papīrs pacieš visu, gan tos tie burti ir vienādi gan vienā, gan otrā gadījumā, bet katrs tā tiešām, katrs šis dokuments slēpj savu individuālo stāstu, kur ir vērts saprast. Un tad vērtēt, vai tiešām tā motivācija, kāpēc cilvēks ir mainījis vai nav mainījis, vai tā
mums kā darba devējiem, man kā vadītājiem šķiet pievilcīga un tās vērtības, ko tas cilvēks iemieso, vai tās ir arī kādas es gribu redzēt savos cilvēkos vai nē? Esmu dzirdējis, ka personāla atlases speciālisti vēlas redzēt kandidātu, kurš ir pavadījis vismaz 2 gadus uzņēmumā. Nu, vismaz gadu minimums. Ideālā gadījumā apmēram 3 līdz 5 gadi, bet tā ir taisnība? Jā, tam pamatā ir ļoti pamatots izskaidrojums, un tas saistīts ar to, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai apgūtu darbu, lai arī integrētos darba vietā. Un, protams, tas ir atkarīgs no amata sarežģītības, ir vienkāršāki darbi un ir kompleksāki darbi, bet tomēr tā vidēji tiek uzskatīts, ka lai tiešām apgūtu to darbu, uz kur tu pretendē, vajag vidēji tos 3 mēnešus līdz pat gadam. Un tad attiecīgi, tad vai ne, mēs varam saprast, ka patiesībā tie, kas maina katru gadu, visdrīzāk patiešām vēl nemaz īsti nav to darbu sapratuši, apguvuši. Un īpaši, ja viņi tad nāk ar pretenzijām, sakot, ka nē, vai ne, ka tur bija slikti tas, un vispār, vai ne, šīs lietas man nav pieņemams, tad tas jautājums, kas atlases speciālistiem ir prātā, bet jā, vai tu biji gatavs apgūt to darba garoziņu, ja? Un vai tu vispār līdz tai garoziņai jau nonāci? Ar to es nedomāju, ka vienmēr ir jāsakož zobi, ja, un jācieš, bet iespējams tieši varbūt saprotot pirmajos 3 mēnešos, ka šis nav mans darbs ļoti labi, jo ātrāk mēs šķiramies, vai ne, mazāk sāpju gan pašai, gan darba devējiem. Bet no otras puses, jā, nevienmēr vai ne tie daži mēneši vai tas nepilnais gads ļauj abām pusēm tā kā ieiet un saprast to darbu līdz saknei. Bet varbūt tas piestāv jaunībai mainīt darbu diezgan bieži, lai saprastu, izkristalizētu, kas tad tiešām interesē, un savukārt vecāka gada gājuma jau cilvēki, es domāju, sākot no 30, 40, 50, viņi jau ir atraduši to, kas viņiem patīk, un ko vairs mainīt? Jā un nē. Es pilnīgi piekrītu par jauniešiem, jo nepamēģinot neuzzinās. Ja? Tas ir viens tāds mans mīļš teiciens, ko es iesaku un iedrošinu visas paudzes darīt, kā teikt, vai ne, ja tevi kaut kas interesē, tad pamēģini, jo ja tu nepamēģinās, tu neuzzināsi. Ja? Un tas patiešām ir svarīgi. Taču es gribu arī par tām vecākajām paudzēm teikt un atgriezties pie tā, ko es jau mazliet minēju par darbu nākotni, ka arī šis pats pētījums liecina, ka 39% no prasmēm, ko mēs lietojam šobrīd, tā ir gandrīz jau vairāk kā 3. daļa, pēc 5 gadiem jau būs nederīgas vai transformējušās. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patiesībā arī tā ir tāda naiva cerība domāt, ka es tagad turpināšu strādāt un varbūt sagaidīšu savu pensiju pēc 5, 10, 15 gadiem, neko nemainot, ja savā siltā vietiņā. Visdrīzāk tā tas nebūs, jo arī pat šos te ļoti stabilās darba vietas vai darbus, nāksies mainīties, nāksies šīs te prasmes apgūt, ja šie 39% ir, ļoti augsts procents. Interesanti, ko teiktu šodien cilvēks Japānā, kurš vienmēr ir teicis, ka viņš plāno pensionēties no pašreizējā uzņēmuma. Un, piemēram, mēs zinām, ASV vidējais laiks, ko cilvēks pavada vienā uzņēmumā, ir 4 gadi, Lielbritānijā 5 gadi. Tādus datus es vismaz atradu. Interesanti, Japānā arī mainīsies tas domu gājiens.
Jā, man nav bijusi iespēja tiešām strādāt ar Japāņiem vai cilvēkiem, kas ir strādājuši Japānā, taču es domāju, zinot arī tehnoloģiju attīstību Japānā, tad skaidrs, ka arī tur ir darbi un amati, uz kuriem attiecās šie jautājumi. Bet es domāju, vai ne tā vēl tas aspekts, par ko mēs šobrīd vēl varbūt, kas ir jāienes mūsu sarunā, ka mainīt darbu nevienmēr nozīmē mainīt darba vietu. Jā, mēs runājam par rotāciju. Jā, vai ne par tādu iekšēju attīstību, par karjeras, par amatu maiņām, vienu darba devēju ietvaros, un mans pieņēmums ir, vai ne, arī pieminot šos te pašus Japāņus, ka jā, vai ne, es varu strādāt pie viena un tā paša darba devēja, taču tāpat laikā apgūt gan jaunas prasmes un darīt līdz ar to citu veidu darbu, vai arī mainīt amatu un arī tad darīt vai ne, lietot cita veida prasmes. Un manuprāt, ka tā pozitīvā lieta arī Latvijā vērojot dažādas organizācijas un personāla vadības praksi, ka par šiem jautājumiem vairāk domā, jo, protams, ka jau pieminētā integrēšanās jaunā darba vietā, kas ir apmēram no tiem 3 mēnešiem līdz pat gadam, un varbūt daļā gadījumā pat vairāk, tas ir dārgs process, un tas ir emocionāli arī grūts process. Tāpēc, jebkurš darbinieks, kurš strādā jau organizācijā un grib mainīt darbu, tas jebkurā gadījumā būs abām pusēm vienkāršāk nekā tu turpini strādāt varbūt iepriekšējā, un citā mēs ņemam aizvien jaunus darbiniekus. Tā kā šī tā iekšējā izaugsme un karjeras veidošana vienā un tajā pašā darba vietā, bet mainot amatus, ir ļoti atzīstama un perspektīva lieta. Un te svarīgi, ka, piemēram, ja manī šī te rutīna vai neapmierinātības vai vēlams kaut ko mainīt deva aug, tad arī ņemt drosmi rokās, ja mans vadītājs vai vadītāja šo jautājumu neuzrunā, tad iet pašai un teikt, jā, hei, man patīk mūsu uzņēmums, man patīk mūsu organizācija, bet man ir sajūta, ka es gribu un esmu gatava darīt kaut ko citu vai darīt kaut ko vairāk. Jā, pirms mūsu sarunas lasīju, es jau pieminēju tos mīnusus, ka tie cilvēki, kas paliek šajā konkrētajā darbietā, ilgtermiņā saņem mazāk nekā tie, kas regulāri maina darbu, bet tajā pašā avotā bija par tām priekšrocībām, ka ir iespēja nokļūt vadībā. Esot tajā pašā uzņēmumā, strādājot ilgus gadus, pierādot sevi, ir iespējā kāpt ar vienu pa tām karjeras kāpnītēm uz augšu. Jā, un manuprāt, ir ļoti pozitīvi tie arī uzņēmumi, kuri savā personāla politikā arī ir noteikuši to, ka mēs dodam priekšroku arī karjeras veidošanai mūsu pašu darbiniekiem un arī šeit izaugsmai. Un arī daudz uzņēmumu lepojās ar to, ka, piemēram, viņu vadītāji, arī vadības komanda, valde, ka viņi ir izauguši no pašu vidus un iespējams tiešām arī no tādiem pašiem vienkāršākajiem amatiem. Jā, tā kā šī lieta pastāv. Tāpat laikā te ir ļoti svarīgi, arī, kā teikt, jebkurā uzņēmumā, ja no tāda organizācija attīstības viedokļa raugoties, ir vajadzīgs arī tās jaunās asinis, jaunās prasmes, jaunās idejas, kuras bieži vien ienāk tad, kad ienāk arī cilvēki no citām nozarēm vai atšķirīgu pieredzi, jo, gribam vai nē, tad viena organizācija ir kā tāds lielāks vai mazāks katliņš, kurš vārās. Tas jaunais sakustina ūdeni. Jā, vai netiek pieliets augstais vai karstais ūdens, ja tā runājam par vārīšanos. Jā, bet tomēr ir dzīvē situācijas, ka tā darba maiņa šķiet tiešām vienīgais pareizais risinājums. Tu pieminēji jau vairākus piemērus, bet varbūt mēs varam apkopot. Kas ir tie galvenie iemesli, tie trauksmes zvaniņi, kas skan
galvā ir laiks doties tālāk. Jā, tāds viens faktoru kopums ir, es tagad tā tiešām apkopojot un strukturējot, teikšu, ir motivācijas zaudēšana. Un tad, kad lietoju apzīmējumu motivācijas zaudēšanu, es tiešām domāju to, ko mēs saucam par iekšējo motivāciju, tātad tas, kas mums sagādā prieku darbā. Un šeit ir dažādas klasifikācijas, bet man pašai ļoti tuvs modelis, kurā šo motivāciju analizē no tādiem 3 skatu punktiem. Un viens ir nozīme vai jēga, respektīvi, vai man ir sajūta, ka tam darbam, un tieši šobrīd, ko es daru, vai tam ir jēga, vai tam ir nozīme. Manas pašas acīs un arī plašākā nozīmē. Un tad, ja kaut kādā brīdī ir šī sajūta, ka es neticu tam vairāk, ko es daru, ja, ka tam ir kāda jēga, šis ir tāds viens trauksmes zvaniņš. Tad otrs šajā motivācijas komplektā ir tēma par meistarību. Tēma par meistarību, un tas ir jautājums man, vai no vienas puses man ir sajūta, ka man ir vajadzīgās prasmes, un es šo darbu varu darīt labi, bet no otras puses, kā mēs runājām, vai ne tajā brīdī, kad jau es varu darīt ar aizvērtām acīm un pamostoties nakts vidū, ja man pieceļ un varbūt es vēl guļu, bet es jau varu to darbu darīt, tad tā ir atkal varbūt tā otra galējība, kas liecina, ka kaut kas nav labi, jo dabiski mums tomēr gribas, lai mums ir iespēja kaut ko mācīties, attīstīties, nestāvēt uz vietas. Ja? Tad šie signāli vai par sarežģītu, ka man katru dienu tās situācijas gāžas uz galvas un es netieku ar viņām galā, ja? Gan emocionāli, gan arī varbūt tādā mentālā ziņā, vai atkal pārāk vienkārši. Un trešais šajā komplektā ir, kas vairāk veidojas tiešām no tās darba satura un arī apkārtējiem cilvēkiem, ir tēma par autonomiju, vai cik lielā mērā man ir sajūta, ka tas, ko es daru, es tā kā kontrolēju, ka es varu pietiekami arī pieņemt lēmumus, kas attiec uz manu darbu, vai izvēlēties, kā es to darīšu, kurā laikā darīšu. Un tajā brīdī, kad tā kontrolas sajūta nav vai samazinās, vai tiešām ir tā sajūta, ka man varbūt viss gāžas pāri galvai un es nesaprotu, kā vispār tikt ar to galā, tas ļoti grauj motivāciju. Un šis ir tāds, šie 3 ir tādi trauksmes zvaniņi, kas ļoti var ietekmēt to motivācijas sajūtu. Tad otra daļa ir attiecības ar kolēģiem, un te es gribētu varbūt atsevišķi izdalīt, jā, attiecības ar tiešo vadītāju, un otrs patiešām attiecības ar kolēģiem. Ja nav tās, saķeres, psiholoģiskās saķeres un komandas sajūtas, drošības sajūtas, jā, atbalsta sajūtas, un vēl varētu turpināt ar virkni pazīmēm, tad arī, vai ne, visdrīzāk, patiešām ir vērts uzdot sev šo jautājumu, vai šī ir pareizā vieta, jo, lielā daļā gadījumā, es teiktu, man grūti iedomāties ir varbūt tāda atsevišķi, vai ne, amati, kur, būtībā tu to darbu var darīt tikai tajā organizācijā, nekur citur. Lielākā daļā gadījumā mēs varam pāriet darbā citur un varbūt nedarīt tieši to pašu, bet ļoti līdzīgu darbu, bet atrast psiholoģiski veselīgu vidi. Mm-hmm. Un jā, jau pieminētais, vai ne, tiešām arī, ja mēs jūtamies, varbūt, ka mums ir tā organizācija, ja varbūt tiešām jau ir, liekas, ka mēs esam no viņas izauguši, vai mums ir sajūta, ka kaut kas tajā organizācijā varbūt ar attīstības kursu vai stratēģiju vai ar vērtībām, kas ir tajā organizācijā, ka tas nav mums īsti pa ceļām, ka kaut kas nav šīs saskaņas, tie arī varētu būt signāli. Un es teiktu, ka ir vērts patiešām šo jautājumu uzdot visos šajos līmeņos. Un tikai tad, kad patiešām tā atbilde ir, ka jā, vai ne, tā darba maiņa ir labākais risinājums, tad skatīties uz āru un tad jau sākt analizēt darba tirgu, citas iespējas, vai ne, un, tad pievērsties jau tādiem, vai ne, karjeras plānošanas stratēģijai, kā es to jauno darbu meklēšu. Mēs tuvojamies sarunas noslēgumam. Ko tavuprāt mēs
iegūstam mainot darbu un ko zaudējam? Jā, noteikti es gribētu teikt, ka manuprāt, ka ieguvumi ir pietiekami daudz, lai spērtu šo soli. Lai dotos uz priekšu, un jau pieminētā elastība, jā, spēja pārvarēt un tik galā ar nenoteiktību, tādējādi vairojot savu pārliecību, ka arī sarežģītās situācijās es atradīšu risinājumu un viss būs labi. Tas noteikti ir jaunas prasmes, tie ir jauni, un es ļoti ceru, ka arī lieliski cilvēki, ar kuriem mēs iepazīstamies un veidojam, paplašinām savu gan profesionālo, gan arī dažkārt vai ne draugu un paziņu loku. Jā, un tā ir arī, kā mēs arī runājām, ja tā ir arī iespēja patiešām arī saņemt lielāku atlīdzību, īpaši, ja mēs arī pretendējam uz atbildīgākiem un sarežģītākiem darbiem. Par zaudējumiem man pat tā grūti uzreiz ir iedomāties, dažkārt mēs zinām, ka tā šķiršanās nav viegla un dažkārt viņi pat ir ar konfliktiem un aizvainojumiem, tāpēc dažkārt mēdz būt tā, ka mēs zaudējam cilvēkus, kuri kaut kādā brīdī mums ir bijuši tuvi un svarīgi, bet, mainot darbu, mēs pazaudējam šos kontaktus. Jā, bet citādi, manuprāt, kad varbūt zaudējam komfortu, bet manuprāt, ka tas noteikti nav tas sliktākais, ko zaudēt. Un rezumējot, atgriežamies pie paša pirmā jautājuma. Laiks mainīt darbu. Vai tiešām? Ja šo jautājumu uzdodot sev, gribas pārliecinoši teikt jā, tad pilnīgi noteikti. Tiešām jā. Paldies, Gitāne, par sarunu. Paldies. Raidījumu ciklu Sieviete pārmaiņu laikmetā izaicinājumu un iespējas finansiāli atbalsta Mediju atbalsta fonds. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies santa.lv un lasi žurnālā Ieva.